Kas ir endoskopiskā mugurkaula ķirurģija? Labdien, mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs, un šodien es gribu atbildēt šo jautājumu, tāpēc, ka arvien biežāk un biežāk no saviem pacientiem es saņemu tādus jautājumus. Tātad, kas ir endoskopiskā mugurkaula ķirurģija? Un, doktor, vai jūs to vai citu mugurkaula problēmu operējat endoskopiski? Ir skaidrs, ka endoskopiskā mugurkaula ķirurģija ir minimāli invazīvas ķirurģijas paveids, kas nodrošina pēc ļoti drošu, saudzīgu un maz invazīvu, tātad pacientam draudzīgu ķirurģisku pieeju mugurkaula problēmu risināšanā. Un skaidrs, ka mugurkaula ķirurģijas progresam attīstoties, šīs endoskopiskās metodas paliek arvien vairāk un vairāk izteiktas. Un skaidrs, ka mugurkaula ķirurģijai progresējot, šīs endoskopiskās metodas paņem arvien lielāku un lielāku daļu no mugurkaula operācijām. Daudziem pacientiem joprojām ir iespējas, ka tad, ja operācija notiks mugurkaulā, tad tas nozīmē milzīgu griezienu pa visu mugurkaulu, ar milzīgu audu traumatizāciju, ar asins zudumu, ar metāla konstrukcijām, kas tiks ievietotas skrūvēm, ar drausmīgām sāpēm pēc operācijas, ilgu atjaunošanās pēc operācijas un tā tālāk un tā joprojām. Šāds iespējas par mugurkaula ķirurģiju balstās uz, jāsaka, jau novecojušiem priekšstatiem par mugurkaula ķirurģiju, jo mūsdienās mugurkaula ķirurģija, līdzīgi kā visas citas ķirurģijas, stipri vien tiecas tā saucamās minimāli invazīvās ķirurģijas virzienā. Tātad, kas ir minimāli invazīva? Ka mēs panākam šo ķirurģisko mērķi, ko mēs panākam to darbību, ko mēs gribam izdarīt vai salabot pacientam ar pēc iespējas mazāku iejaukšanos, ar pēc iespējas mazāku audu traumatizāciju, tādā veidā padarot šo operāciju par pacientam draudzīgu, bet tādu operāciju, pēc kuras ir viegli atkopties. Līdz ar to lielie soļi mugurkaula ķirurģijā bija tādi, kad operācijas tika veiktas ar lieliem griezieniem, ar plašu audu bojājumu, līdz ķirurģiskās tehnikas sāk attīstīties tā saucamās mikroķirurģijas virzienā. Ko nozīmē mikroķirurģija? Tas nozīmē, ka caur salīdzinoši mazu griezienu ķirurgs mikroskopa palielinājumā veids operācijas. Tātad šīs mikroķirurģiskās operācijas jau tā ir milzīgs progress, salīdzinot ar to, kā operēja agrāk tiešā redzes kontrolē ar plašiem griezieniem. Endoskopiskā mugurkaula ķirurģija ir vēl tālāks solis minimāli invazīvās ķirurģijas virzienā, kur šie griezieni vai pieeja mugurkaulam tiek padarīta vēl mazāk invazīva nekā tas būtu ar mikroķirurģiskām metodēm. Tātad pēc būtības endoskopija nozīmē to, ka operācija tiek izdarīta ievadot mugurkaula tuvumā caur speciāliem tā saucamiem trokāriem instrumentus, kas ir aprīkoti ar videokameru, un tad jau skatoties monitorā, ārsts veids attiecīgās darbības, lai novērstu šo saslimšanu. Ar endoskopiskām pieejām ir iespējams veikt diezgan plašu, biežāko mugurkaula operāciju klāstu, tajā skaitā mugurkaula jostas daļas stenozes ārstēšanu un diska trūces ārstēšanu.